Labvakar, es esmu Elīna Dobele, un šie ir pirmie apavi, kas tapa pēc mana dizaina. Un, lai gan tā doma bija pareiza, tie ir tā kā auduma, viegli, vasaras zābaki sievietēm, tomēr tā konstrukcija ir gaužām nepareiza, un viņi ir ļoti neērti valkājami, kāja tur šļūkā šurpu turpu, un līdz ar ko tās ir īstenībā mocības ar viņiem staigāt. Bet ir pagājuši 3 gadi kopš tā laika, un šobrīd mani apavi tirgojas ļoti īpašos selekta modes veikalos pasaules valstīs. Viņi ir arī nonākuši dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja fondos, kā arī viena no galvenajām īpašībām, ko izceļ man lojāli klienti, ir tieši funkcionalitāte un apavu vērtums. Un, es esmu arhitekta, un mani vienmēr ir interesējis tas, kā šī funkcionalitāte kopā ar tādu estētiski vizuālo tēlu darbojas. Šī ir Todds Omotesando ēka, kuras projekta autors ir man ļoti tuvs arhitekts, Japāņu arhitekts Tojo Ito. Un Tokijā ir ļoti maz vietu, kur jūs redzēsiet kokus pilsētā. Pārsvarā koki ir tikai parkos, bet šis zemes gabals, kur ēkai bija jāatrodas, ir īpašs ar to, ka tur tiešām ir koki. Līdz ar to arhitekts izmantoja šo motīvu, bet kas ir tas būtiskākais, šie te betona krustotie zāri ir ne tikai tāds dekoratīvs fasādes noformējums, tas vienlaicīgi tā ir arī konstruktīvā struktūra, uz kuras balstās pati ēka. Un kāds žurnālists ir teicis, ka šī ēka ir kā ļoti labs kvalitatīvs kurpju pāris, jo viņi ir vienlaicīgi modīga, bet tajā pašā laikā viņi ir arī funkcionāli un ērti lietojama. Un kad šogad februārī es biju Tokijā, es iepazinos ar kādu citu žurnālistu. Un mums izraisījās tāda interesanta saruna par arhitektūru, un tajā brīdī, kad viņš uzzināja, ka Tojo Ito ir man tuvs arhitekts, viņš teica, es nesen lasīju grāmatu par Tojo Ito, un vai tu zināji, ka viņš ir pirmais arhitekts, kurš domājot par betonu sastāvu, grīdām un kāpņu pakāpienu konstrukciju, domāja tādā veidā, lai tas nebojātu apavus. Un tas ir arī ļoti tuvs veids man, kā domāt par dizainu. Piemēram, šis zābaks, kura dizains tapa, kad es domāju par autobraucējiem. Un ir tā, ka braucot ar automašīnu, ļoti bieži tiek sabojāta kurpes papēža daļa. Bet šeit kurpes papēža daļa ir izgatavota no ļoti biezas jostu ādas, un līdz ar to viņa praktiski ir nesabojājama un arī ir ļoti viegli kopjama. Un tad es domāju atkal par to, kāpēc zābakam ir jābūt tikai zābakam vai kurpei tikai kurpei, un radās šis modelis, kurš ir transformējams un kur beigās arī pat to ādas siksnu var atvienot no zābaka, apsiet ap roku vai apsiet kā jostu ap vidukli. Un tad ir tā, ka materialitāte ir atkal tāda tēma, kas man ir šobrīd mani šobrīd interesē, jo auduma pielietojums apaviem, tā ir vesela tāda interesanta lieta, jo, ja zābaki ir, piemēram, pilnībā no ādas, tad viņi ir nesalīdzināmi smagāki nekā, ja viņi ir no auduma. Un audumam ir tās īpašības, ka viņu var, atkarībā no struktūras, locīt vai burzīt vai krokot vai arī plēst. Un šeit es nezinu, vai jūs redzat, varbūt, ka tā bilde ir par tumšu, bet šī kurpe ir
šī kurpes tā apaklīte sastāv no atsevišķi plēstām auduma joslām, kur tas plēsums ir arī atstāts. Un līdz ar to man liekas, ka var iedot tādu sajūtu, ka dizains dzīvo savu dzīvi tajā brīdī, kad viņš nonāk pie konkrēta valkātāja, pie sava īpašnieka, un tad tās vīles viņas irst, bet es viņas varu vai nu apgriezt, vai arī atstāt tādas irstošas. Un šis ir arī viens no apavu modeļiem, kurš nonāca un kurš šobrīd atrodas ļoti prestižā modes veikalā Nīderlandē, Margrēta Olsthorna veikalā. Un šī ir pati Margrēta. Viņa ir zināma modes aprindās, modes eksperta, tāda dāma ar izteiktu personību. Un tajā brīdī, kad viņa izvēlējās no manas kolekcijas konkrētus modeļus savam veikalam, un viņa izvēlējās tieši tos modeļus, kuri bija man no dizaina viedokļa vistuvākie, tajā brīdī es sapratu, ka gadu ilgušais process un jaunā zīme, ar kuru turpmāk tiks asociēti manis radītie apavi, ir ļoti precīza, jo viņā ir savienots šīs te racionāli, funkcionālā puse ar tādu mistiski, ēterisko tēlainību. Zīmes autors ir grafiskais dizainers Zigmunds Lapsa, un vēl interesanti, ka tas viss notika vienlaicīgi, ka tā kā tika pabeigts darbs pie grafiskās zīmes Nīderlandē, kad viņš tur vēl dzīvoja, un arī Margrētas satikšana. Bet šī zīme, man liekas, vēl vairāk ir par to rokenrolu un draivu, par to, kam ir jābūt, ka, piemēram, -20 grādi, tabakas fabrika, mēs fotografējam jaunās kolekcijas stila fotogrāfijas, un es ilgi skatījos uz to bildi un domāju, bet tiešām cik lielam draivam ir jābūt tajā brīdī, lai vārtītos pa to stindzinoši augsto betona grīdu un improvizēti vienkārši iesaistītos kautiņā, kurš rezultējas ar to, ka tā fotogrāfija precīzi atspoguļo ļoti īstas un patiesas emocijas. Jā, paldies par uzmanību. Zofa ir šobrīd eksistē paralēli tādēļ, ka mēs esam tādā pārejas posmā, bet no janvāra visi apavi jau tiek ražoti ar jauno zīmolu. Kā jau es stāstīju, es biju nonākusi tādā dzīves attīstības posmā, ka es sapratu, ka tā personiskā un tiešā saskarsme, viņi nevar pastāvēt caur vēl kaut kādu mākslīgi radītu nosaukumu vai mākslīgi radītu zīmolu. Un kad tā kategorija, kurā es gribu runāt, viņa ir ļoti personiska. Dotajā brīdī mēs ražojam visu, uz vietas, tepat Latvijā. Tā ir mana mazā ražotne, un tas, kā tie notikumi attīstīsies nākotnē, viens ir skaidrs, ka es nekad Latvijā nebūvēšu ražotni. Tādēļ, kad es uzskatu, ka Latvija nav valsts, kurai būtu jākļūst par ražošanas lielvalsti, tas ir viens, un otrs, mani ražošana kā tāda neinteresē. Mani interesē dizains,
Tie bija, tas sarkanums, tas ir par to, ka tas ir vieni no, viņi vienkārši, tas bija tāds modelis, ko mēs pēc tam tur bija puķaini un visādi tādi, tas nav par to, ka, jā. Par Zofe tas bija atkal tāds stāsts, ka par tik, cik šie zābaki pirmie bija no auduma, pilnībā, tad tā ir tāda saikne ar sofu, kas ir antīks dīvāniņš no auduma, vienlaicīgi ērts, bet viegls un elegants, un tad tā bija tā galvenā doma. Jā, pašlaik mēs saražojam vidēji no 30 līdz maksimums 40 apavpāriem mēnesī, un visus arī pārdodam. Katru gadu ir 2 reizes gadā kolekcijas, kuras sastāv no vidēji 15 līdz 17 apavu modeļiem, bet tas ir kopā vīrieši un sievietes. Un šīs ir 2 kolekcijas, pavasaris, vasara, un tad atkal rudens un ziema. Bet tā mana priekšrocība šobrīd ir tāda, ka es varu atļauties ārpus šīm kolekcijām eksperimentēt, jo par tik, cik man ir pašai savs veikals un ir tāds lojālo klientu loks, kuri nemitīgi ir ieinteresēti kaut kādos jaunos eksperimentos, tad paralēli top vēl aizvien jauni dizaini, kuri tiek realizēti varbūt vienā, varbūt 2 eksemplāros. Un, jā, man liekas, ka tā ir tāda ekskluzīva lieta. Latvijā ir ļoti īstenībā laba Jelgavas ādas, vienīgā Latvijas ādas ražotājs, tas Jelgavas ādas fabrika, un viņiem gan tur tas sortiments pilnīgi nemainās, no gada uz gadu tur ir viens un tas pats, bet viņiem ir diezgan specifisks ādas apstrādes veids, un atsevišķas ādas ir tiešām ļoti īpašas, tieši dēļ šī apstrādes nobeiguma veida. Bet mēs iepērkam ādas Itālijā, un tad ir vēl viena valsts, no kuras mēs iepērkam ādas, kas ir biznesa noslēpums. Tāpēc, kad no šīs ādas mēs savukārt, tikai no šīs ādas mēs varam uztaisīt tādus papēžus, kādus mēs varam uztaisīt atsevišķiem modeļiem. Sākumā bija Drives, un viņš joprojām ir. Un, ir tā, ka, protams, kad es uzsāku to visu tādā veidā, ka es atradu sev pieredzējušu apavu meistaru, kuram bija šī pieredze, bet reāli tas, ko es no viņa ieguvu, tas ir izmērams kaut kādā gada nogrieznī, kad mēs sapratām, ka mums jau mūsu ceļi šķiras, jo patiesībā, man liekas, tās mūsdienu iespējas sevi izglītot ir tik neierobežotas. Mums ir iespēja ceļot, mums ir iespējas satikties un prasīt cilvēkiem, mums ir iespēja redzēt tos procesus kaut vai YouTube'ā. Un tie bija visi instrumenti, kurus es izmantoju, lai uzzinātu to, gan kā tas process notiek, gan saprastu ļoti daudz nianses. Jā, un šobrīd visu darbu dara principā 1,5 kurpnieks, viena šuvēja un vēl viena modelētāja. Mums uz kastes ir rakstīts, ka tas ir ražots Latvijā, bet man liekas, ka tas ir arī atkarīgs no konkrētās valsts, jo, piemēram, tas pats Margrētas veikals, es domāju, ka tā auditorija viņus īpaši varbūt tas neinteresē, viņi vairāk tā kā izvēlas, tas, uz ko viņi fokusējas, ir dizains, ja viņiem patīk dizains, viņiem ir tā kā
varbūt vienalga. Bet, piemēram, Japānas tirgu atkal ir, man liekas, ļoti specifiski tas, ka viņus tieši padziļināti interesē, no kurienes nāk, un nevis tādā izpratnē, kas tā ir par valsti, bet tādā izpratnē, ka viņus interesē stāsts, kas ir apakšā. Viņus interesē gan pats dizainers, gan kāpēc viņš tā domāja, kāpēc viņš tieši tādu radīja to apavu pāri. Un, tas, jā, man liekas, tas ir no kultūras, no valsts atkarīgs. Un, protams, arī no paša cilvēka. Japāņi, man liekas, vispār ir ļoti tāda viena no izglītotākajām nācijām. Tā kā cilvēki ir ļoti izglītoti, zinoši, ļoti intelektuāli. Vismaz tie, ar kuriem man ir nācies runāt un satikties, tiešām es sekoju un pētu, kas notiek man apkārt. Tas noteikti ir ļoti svarīgi. Tas ir tieši tāpatās, kā tā ir ikdienas rutīna skatīties tomēr, kādi jauni dizaini ir radušies vai kādas jaunas ēkas uzprojektētas un uzbūvētas. Bet tas mans uzskats un uzstādījums ir tas, ko es stāstīju, ka mani interesē kaut kādas tēmas, kuras es risinu un kuras man ir konkrētā brīdī aktuālas. Šobrīd ir, piemēram, ļoti aktuāli tieši snīkeri, kedas. Jā. Es nevaru iedomāties, ka es varētu, šobrīd es nevaru iedomāties, ka es varētu tādēļ radīt kedu dizainu. Droši vien arī tā radīšu.